Laipni lūdzam portālā Uzdevumi LV. Šajā video jūs uzzināsiet, kā e-klases skolotāji var uzinstalēt e-apmācības sistēmu Genexis. Genexis sistēmā skolotāji var veidot savus uzdevumus un teorijas materiālus. Skolotāja izveidotie uzdevumi būs redzami tikai skolas ietvaros. Vispirms skolotājiem ir nepieciešams izveidot saikni starp e-klasi un portālu Uzdevumi LV. Ienākam portālā Uzdevumi LV, ievadot savu lietotāju vārdu un paroli. Lai izveidotu saikni ar e-klasi, nospiežam uz e-klases logo lapas augšējā labajā stūrī. Ir atvērta e-klases mājaslapa, kurā ievedam savu e-klases lietotāju un paroli un nospiežam pogu Pieslēgt. Saikne ir veiksmīgi izveidota. Tagad atgriežamies portālā Uzdevumi LV un atkārtoti uzspiežam uz e-klases logo, lai pārliecinātos, ka saikne ir veiksmīgi izveidota. E-klase ir automātiski atvērta. Tagad atveram pārbaudes darbu sarakstu un veidojam jaunu pārbaudes darbu. Ievedam pārbaudes darba nosaukumu un turpinam. Izvēlamies mācīt priekšmetu Mani uzdevumi. Kreisajā pusē atveras piedāvājums lietot Genexis sistēmu. Lūdzam iepazīties ar Genexis lietošanas noteikumiem. Nospiežam pogu Piekrītu noteikumiem. Apsveicam! Jums ir tiesības lejupielādēt Genexis sistēmu. Lai lejupielādētu Genexis sistēmu, atveram mājaslapu www.genexis.lv. Ievedam Uzdevumi LV lietotāju vārdu un paroli. Galvenajā izvēlē ir redzama sadaļa Lejupielādēt. Šeit var lejupielādēt Genexis sistēmu un Genexis lietošanas instrukciju. Paldies par jūsu uzmanību! Novēlam veiksmi jūsu darbā!